Labrīt visiem! Var mani dzirdēt? Jā, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā. Super. Pulkstens 10. Es pieņemu, ka noteikti kāds vēl pieslēgsies klāt, bet es domāju, ka mēs varam sākt. Es esmu attālināta, tāpēc es kameru šodien gan neslēgšu iekšā. Un man tas internets nav tik stabils šeit, bet jā, tad vēlreiz labrīt visiem. Tad šodien mums ir asociācijas sanāksme. Šodien mums gan ir tikai viens jautājums dienas kārtībā, tātad atvieglojuma valsts informācijas sistēma. Un pie mums ir tātad, kā es saku, ciemos virtuāli ir pārstāvi, kas ir atbildīgi par šo avis sistēmu tātad ieviešanu un visu virzību. Un tad es baigi daudz nerunājot, šodien došu vārdu uzreiz pārstāvjiem, ka jūs pārņemta līdz ar to stāstāmo runājumu un tad izstāstiet, kā mēs komunicējam vai noklausamies visu, un tad jautājums vai uzreiz jautājums, to jūs tad paši tad koriģējiet lūdzu mūsu. Paldies! Jā, paldies, Ilze. Tad droši vien stafetes pārņemšu es esmu Egita Rudzīte no Valsts digitālās attīstības aģentūras, un šodienas temats ir avis sistēma. Es jums parādīšu prezentāciju. Ja kāds visu jau par avis zina, tad atvainojiet, kad es jums stāstīšu zināmas lietas, bet mēs prezentāciju gatavojām tā, ka pieņemam, ka arī daļa varētu nezināt visu par avis un kas tas tāds ir un ka vispār tāds avis eksistē. Līdz ar to tad aicinu noskatīties prezentāciju un beigās būs arī tas jautājuma pamata jautājums, ko mēs gribēsim arī ar pašvaldību IKT vadītājiem apspriest, kāpēc mēs esam satikušies. Tā, uzlieku prezentāciju. Tā, vai ir redzams? Jā, ir. Jā, ļoti labi. Tātad avis sistēma ir izveidota jau gana sen, palaista produktīvā darbībā jau 2020. gadā, un avis sistēma ir paredzēta, lai centralizēti valstī vienotā platformā nodrošinātu atvieglojumu uzskaitu un administrēšanu. Atvieglojumi ir paredzēti iedzīvotājiem. Tātad pamata lietotāji ir valsts un pašvaldību iestādes kā atvieglojuma devēji, komersanti, kuri nodrošina darījumus ar iedzīvotājiem, tātad viņi izpilda kaut kādu pašvaldības vai valsts iestādes uzdotu uzdevumu, sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, un iedzīvotāji par šiem pakalpojumiem maksā. Iedzīvotājiem pienāks dažādi atvieglojumi, jo iedzīvotāji ir, piemēram, invalīdi, skolēni, pensionāri un tā tālāk. Un līdz šim valstī tāda centralizēta sistēma nebija bijusi, un tas atvieglojuma piešķiršanas process bija ļoti sarežģīts, decentralizēts un bez IT atbalsta. Līdz ar to šāda sistēma tika izveidota. Sistēmas tās darbības joma ir uz brīdi, kad notiek darījums. Un likumā par avis ir minēts, uz kādiem atvieglojuma notikumiem neatiecas avis darbība. Tas ir saistīts ar nodokļiem nodevām, ar īpašuma nomu, ar sociālajiem pabalstiem, sociālās apdrošināšanas pabalstiem, ko izmaksā darba devējs un dažādas preces un pakalpojumi, kas ir ārpus likuma tvēruma. Palasot likuma anotāciju, var plašāk uzzināt, kas ar to bija domāts. Un ieguvumi, un droši vien jau ir pašsaprotami, tātad ir centralizēta pārvaldība un vienota vide, kur to visu darīt un uzskaitīt, ir nodrošināta automātiska datu apmaiņa ar reģistriem, kuros var iegūt datus par personas statusiem, par atvieglojumiem, tātad katram nav jāveido individuāls datu apmaiņas un kaut kā šie dati jāiegūst vēl citos veidos, kā arī uzraudzība un izmaksu kontrole. Un par izmaksu kontroli noteikti uzreiz gribētu pieminēt piemēru, kas sākumā jau tika identificēts, kad tika rakstīta koncepcija par avis 2018. gadā. Tajā brīdī bija konstatēts, ka, piemēram, skolām tiek piešķirts no pašvaldības skolu ēdinātājiem kaut kāds finansējuma apjoms ar domu, ka tiks ēdināti bērni un bērniem, kuri ir atbilst kaut kādam statusam, tiek dota pašvaldības nauda, bet reāli nav kontrola, vai tie bērni ēd. Un reāli tā kā pašvaldība maksā, nezinot, vai reāli cilvēks ir saņēmis šo pakalpojumu, vai tas bērns ir to ēdienu ēdis.
kur tas ēdiens paliek, kur paliek izmaksas par šī ēdiena sagatavošanu, kontroli pazūd. Jo bērns neko nepīkstina, bērns skolēna kartiņu nepīkstina un nevar uzskaitīt, ka konkrētais bērns ir ēdis. Tad, kad tika gatavota avis koncepcija, bija arī diezgan smalki aprēķini, kādas zaudējumi valstī no tā rodās, ka nenotiek šie izmaksu kontroli. Ieguvumi komersantiem, protams, arī ir tie, kuri sniedz šos atvieglojumu pakalpojumus, jo viņiem nav jāveic sociālo statusu apliecinošu dokumentu pārbaude. Darījums notiek identificējot tajā brīdī personai uz rokas esošo identifikācijas līdzekli. Tas var būt jebkāds, kurš spēj identificēties, jeb pīkstēt. Tā var būt EID karte, tā var būt skolēna apliecība ar QR kodu vai ar čipu, tā var būt novadnieka karte, pilsētnieka karte, arī banku darījumu kartes tās varētu būt. Tātad darījums notiek un atvieglojums tiek piešķirts reāli laikā darījuma notikšanas brīdī. Un, protams, tā datu apmaiņa, kas ir centralizēta un viņam nav jāveido tās integrācijas ar katru datu devēju. Iedzīvotājiem, protams, arī ieguvumi ir vesela gūzma, tā teikt, jo viņi var nenēsāt līdzi sev pilnu maku ar kartiņām. Ja viņš ir, piemēram, pensionārs un invalīds vienlaikus, tad viņam šai gadījumā pietiktu tikai un vienīgi ar EID karti, jo visi statusi par to, ka viņam ir arī visādi citi atvieglojuma statusi glabājas avisā. Privātuma aizsardzība, viņam nav citiem redzot jārāda, ka viņš, piemēram, ir trūcīga persona vai maz nodrošināta persona, jo iespējams viņam stāvot rindā nav vērti rādīt, ka viņš tāda persona ir. Viņš var nopīkstināt pie kases EID karti un saņemt atvieglojumu, kuru jau viņam kases terminālī tad aprēķina sasaistē ar avisu. Jā, piekļuva informācijai par pieejamiem izmantojumiem atvieglojumiem personām ir Latvija LV, tur ir 2 e-pakalpojumi radīti, kuros personas var apskatīties, kādus atvieglojumus viņas ir saņēmušas un no kādiem atvieglojumu devējiem. Avis darbības schēma, šeit ir tāds vizuāls attēls. Kreisajā pusē ir šie pakalpojumu sniedzēji, jeb komersanti, pie kuriem ir kases aparāti un notiek šī karšu pīkstināšana. Atvieglojuma saņēmējs saņem savu atvieglojumu, apskatās e-pakalpojumā datus, dati nāk no avis. Tirgotājs nodrošina to, lai tas viss strādā un sadarbojās gan ar avis, gan ar atvieglojumu devēju valsts un pašvaldību iestādi. Savukārt valsts un pašvaldību iestāde definē atvieglojumu, strādā ar sistēmu integrāciju ar avis, kā arī avis pašapkalpošanās portālā. Un pats avis datus saņem no Dagr sistēmas, kurā ir visi dati, kas ir nepieciešami, lai varētu noteikt personām šo statusu. Te mēs ielikām dažus piemērus, uzskatīja, kas varētu būt avis administrējumie pakalpojumi. Tātad primāri tie ir braukšanas maksas atvieglojumi, tie varbūt ir tā, un ēdināšanas maksas pakalpojumi, tie ir vissaprotamākie, jo tur, visās pašvaldībās ir šādi pakalpojumi, vai ja ne visās, tad es domāju, 95% varētu būt. Tad vēl ir noteikti iespējami pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu atvieglojumu noteiktām personu grupām. Atvieglojumu medikamentiem ir un medikamentu iegādēm trūcīgām personām. Tas gan nav pašvaldību gadījums, šos atvieglojumus nodrošina Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar aptiekām, bet, kā piemērs arī tas ir uzskatē pievienots. Par datiem. Šobrīd avisā ir jau tādi dati no iestādēm, kas varētu nodrošināt personu statusu apliecināšanu. Visus neuzskaitīšu, prezentācija arī pēc tam jums tiks izsūtīta. Vienīgi gribēju piebilst par SOPA datiem, kam ir datu pārzīmes pašas pašvaldības. SOPA dati avisā šobrīd ir pieejama apmēram tikai par pusi pašvaldībām. Varam ministrija kā avis pārziņas jau, šķiet jau mēnešus 4, sazinās ar visām pašvaldībām, mēģina noslēgt šīs virsis vienošanās par SOPA datu nodošanu uz avis, bet viss vēl nav noslēgts. Cerams, ka ar Latvijas pašvaldību savienības morālu atbalstu tas process varētu arī kaut kā virzīties un
noslēgties. Tā, mums ir arī avis pašapkalpošanās portāls, kurā vienotā darba vidē var strādāt gan atvieglojumu devēju pārstāvi, gan komersantu pārstāvi, gan arī portāla administratori, kas ir varams un dāv. Galvenās funkcionalitātes šeit ir uzskaitītas, bet tās pašas galvenākās ir atzīmētas boldā. Tā, protams, ir atvieglojuma parametru un norādījumu pārvaldība, ko veids atvieglojuma devējs, arī atvieglojuma saņēmēja grupu pārvaldība un tirgotāju un tirdzniecības vietu pārvaldība. Bet avis nestrādās, ja nebūs veikta sistēma integrācijas starp atvieglojumu devēju, viņa pakalpojumu sniedzēju un avis, jo tikai strādājot avis portālā, protams, neviena karte, nevienā kases terminālī nesāks pīkstēt, līdz ar to tur ir arī jāveic sistēma integrācijas darbi. Sistēma integrācija notiek ar API metodēm, tās ir publiski pieejamas nodrošinātajā API pārvaldniekā, kā arī atsevišķām personu grupām, kuras nav avis pamata datos, ir iespējama manuāla datņu augšuplāde avis portālā. Saite arī ir uz tehnisko dokumentāciju. Tā, šeit ir uzskaitījums ar avis nodrošinošiem normatīvajiem aktiem. Tiem es pāris detaļās neiešu, tad iešu droši vien pie tā mūsu pamata jautājumu, par ko mēs esam sapulcējušies par projektu. Tātad īstenošanā būs projekts, kurš nodrošinās atbalsta sniegšanu pašvaldībām integrācijai ar avis. Augšā virsrakstā ir projekta nosaukums un kā īstenošanas termiņam iesākuma datums mums vēl nav zināms, jo projekta vienošanos nav vēl parakstījis ar varam. Tur notiek projekta iesnieguma saskaņošanas formālā puse, bet mēs ceram, ka tuvāko nedēļu laikā projekts varētu tikt parakstīts. Projekta īstenotājs esam mēs, aģentūra, un kā sadarbības partneri ir pašvaldības. Projekta pašvaldībām finansējums ir paredzēts sistēma integrācijai ar avis. Tas nav paredzēts kaut kādiem citiem blakus darbiem, tas nav paredzēts darbinieku atalgojumam, tas ir paredzēts tikai, lai nosektu tās izmaksas, ko jūs pasūtītu ārpakalpojumās integrācijai ar avis kādam no jūsu sistēmām, kura tiks izvēlēta atvieglojumu administrēšanas nodrošināšanai. Un projekta īstenošanas rezultātā jums grāmatvedības bilancē ir jābūt pamatlīdzeklim, kas raksturo šo integrācijas faktu. Tās var būt kaut kādas tīmekļa pakalpes, tie var būt programmatūras, kaut kādi apgabali, jebkas, kas ir pamatlīdzeklis, kas nodrošina šo jūsu sistēmu integrāciju. Un projekta rezultāts būs jāuztur 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām. Finansējumu pārdalam ar transfertu pēc pašvaldības pieprasījuma, tad notiek šī integrācija. Respektīvi, nav tāda modeļa, ka mēs jums iedotu naudu un tad gaidītu, vai jūs to naudu būsiet spējuši iztērēt un kaut ko pieslēguši pie avis. Nē, mēs jau šo soli esam izgājuši ar dažām pašvaldībām, kuras pieteicās projektā jau pagājušā gadā tā kā pilota partneri. Tātad pašvaldībai ir jānodefinē, ko viņi pie avis integrēs, cik tas aptuveni varētu maksāt aptuvenās aplēsēs, tad mēs slēdzam sadarbības līgumu, šo provizorisko finansējumu ieliekam sadarbības līgumā, kā nodomu protokolu, ka uz šo finansējumu pašvaldība var rēķināties, bet tad, kad pašvaldība jau noslēdz līgumu ar savu izstrādātāju un ir zināma precīza summa, tikai tad ar transfertu šī summa tiek pārskaitīta pašvaldības kontu, lai varētu apmaksāt par izstrādes darbiem. Tā summai nav precīzi jāskrīt ar to, kas ir sadarbības līgumā, kā provizoriski noslēgtā, bet pārsniegt nevajadzētu. Un no projekta pases, tā saucamās, projektā kopējie sasniedzamie rezultāti, īstenojot to projektu 26. gada maijā, tātad ir, ka pašvaldībām 10 pašvaldības, te ir rakstīts tādiem politikas līmeņa vārdiem,
bet īsumā raksturojot, tātad 10 pašvaldībās ir nodrošināta sistēmu-to-sistēmu integrācija, un visās pašvaldībās, jeb 43 pašvaldībās, ir ieviesta vienota pieeja atvieglojuma pārvaldības procesu organizēšanai. Tas no manis arī viss. Šeit ir mūsu kontakti, ar ko sazināties par sistēmu integrāciju un tā. Droši vien tad jautājumi. Jā, Ilze. Jā, paldies par prezentāciju. Man ir viens jautājums. Tu pareizi pieminēji to, ka jūs pagājušā gadā aptaujājāt pāris pašvaldības par to integrācijas projektu, bet mēs iedavām par ko un kāpēc un cik, bet mēs to feedback tā arī neieguvām atpakaļ. Jā, jo mums jau nav projekts vēl noslēgts. Skaidrs, tad es vienkārši no tās prezentācijas sapratu, ka kāda pašvaldība jau to pilotu jau īstenojas. Neīsteno. Mums bija ar Siguldas pašvaldību bija nedaudz tālāk tikts, jo viņi vēlējās arī šo finansējumu apstiprināt domē un arī sadarbības līgumu apstiprināt domas sēdē, un līdz ar to viņi ar mums jau sagatavoja precīzāku sadarbības līgumu, bet tālāk nekur tikts nav, sadarbības līgums nav noslēgts, jo nav noslēgta projekta vienošanās ar varam mums pašiem. Jā, bet tas nozīmē, ka visām pašvaldībām tām, kam ir ar ko integrēties, viņām tas process ir nemainīgs, tāpat kā Siguldē, tā arī mums. Visiem ir jāaiziet tas domas ceļš. Vai tas nozīmē, ka mēs varētu arī tāpat kā Sigulda arī iet uz priekšu? Es nezinu, vai jums vajag domas ceļu, kā tas katra pašvaldībā ir iecerēts, jo no mūsu puses tas nav svarīgi, kur jūs to apstiprināt, bet mēs jums sagatavojam sadarbības līgumu. Ieliekam iekšā to provizorisko tāmi, ko jūs atsūtījāt, saskaņojam, un tad gaidam, kad ir noslēgts projekts, un tad mēs rosinām jums parakstīt līgumu. Jā, mums ir ļoti daudzām pašvaldībām ir jāiziet tas ceļš, jo tas skar finansējumu. Jā, tad mēs varam virzīties ar to pašu, ko jau ar Siguldu mēs izdarījām. Siguldu to darīja decembrī, tātad, burtiski tikko. Labi, tad kas no mums tagad ir vajadzīgs tām pašvaldībām, kas ir gatavs to tālāk virzīt, vismaz teorētisko to ceļu, saskaņošanas ceļu, kā tas, kas tad ir tie soļi? Te varbūt man nedaudz ir jāprecizē, ka es atvēršu projekta pasi, lai pašvaldībām ir skaidrāk, kāpēc dažas kaut ko zina, bet dažas neko nezina. Projekta īstenošanas sākumā mums bija jānodefinē 5 pašvaldības, ar kurām mēs esam gatavi uzsākt projektu. Tā es tagad uzreiz šitien nevaru atrast. Jā, bet mums bija jānodefinē, ar kurām 5 pašvaldībām mēs tā kā startējam. Rīga, Sigulda, Rīga, Sigulda, Jelgava, Liepāja un Reizeknes novads. Tās arī tika minētas šajā projekta iesniegumā, un ar viņām bija arī jau dziļāka saziņa. Mēs tātad aizsūtījām jau lūgumu sagatavot potenciālo tāmi ar gatavību, ka tā kā projekts uzsāka, tad jūs esat pirmās, ar kurām mēs slēdzam vienošanos, bet tāpat laikā mēs citām pašvaldībām arī sūtīsim piedāvājumu, aicināsim gatavot tāmi, tās, kuras ir gatavas sistēmu-to-sistēmu integrācijai. Tāpēc arī ir šī prezentācija, lai mēs visus apinformētu, ka tas process notiks, tas tagad uzsāksies, lai jūs varat sagatavoties, ka esat gatavi startēt tādai sistēmu-to-sistēmu integrācijai, jums ir kaut kāda atvieglojuma sistēma, kuru gribat iedarbināt sadarbībā ar AVIS, vai tā ir bērnu ēdināšana vai kaut kāda cita pakalpojuma. Un tad arī var sākt startēt uz projektu finansējumu. Tas nākamais solis tad varētu būt tāds, ka mēs atsvaidzinām to iesniegto, ko mēs iesniedzām pagājušajā gadā? Jā, noteikti. Tad mēs uz to atbalstu aizsūtam vēlreiz to mūsu atbildi uz šo jautājumu. Vēstuli mēs atradīsim droši vien tās pašvaldības, un tad mēs aizsūtam vēlreiz, un tad mēs varam iet soli pa solim, ja? Tā mēs varam vienoties. Jā, ar tām 5 tad mēs virzamies jau ar līgumu saskaņošanām, pārējām pašvaldībām būs vēstule no tā. Labi, paldies tev par atbildi. Jā, vēstule būs janvāra laikā. Paldies. Tā, kolēģi, kam ir vēl kādi jautājumi? Noteikti ir jautājumi. Visi šobrīd klusē, kā partizāņi. Vai nu viss ir ļoti skaidrs? Nē, ir Smiltene, jā, lūdzu. Jā, labdien. Arnis Smiltene. Jautājums. Kopējais finansējums. Es kaut kā nedzirdēju, cik ir šim projektam.
Kopējais finansējums ir nedaudz pār 2 miljoniem, no kā, protams, ir arī administratīvās izmaksas mūsu pašu projektu īstenošanai un nelielai avis pilnveidošanai, ja lietotājiem tas ir nepieciešams. Viss pārējais ir pieejams pašvaldībām sadalīt savā starpā. Tāmas ir ļoti dažādas, tur nevar sadalīt tā uz pilnīgi vienādi, tur visiem tagad būs 50 000, tā tas nestrādā, katrai ir sava sistēma, savas vajadzības, pilnīgi atšķirīgi tie pieslēdzamie objekti, tāmas ir dažādas, arī tās, jo mēs jau saņēmām, ir ļoti dažādas. Ar to vienkārši projektu finansējums ir pieejams un dalām viņu, kamēr viņš ir pieejams. Un tad pašvaldība no savas puses realizē šo te iepirkumu, jā, par šīs Jā, jūs no savas, jūs rakstat tehnisko specifikāciju, vēlams tehnisko specifikāciju atsūtīt mums paskatīties, pirms jūs viņu sākat iepirkt. Tīri tā, lai paskatītos, vai tā integrācija ar avis ir pareizi nodefinēta, tur tie API nosaukti un tā. Tad jūs iepērkat. Iepirkt var gan eisā, gan atklātā konkursā, varbūt jums ir kaut kāds jau esošs līgums, zem kura var iepirkt. Un finansējums tad sākotnēji realizē pašvaldības finansējumu, pēc tam šo te finansējumu atgūst atpakaļ, vai kā? Nē, jūs saņemat uzreiz projektu finansējumu, rēķina apmaksāja ar jūsu pakalpojumu sniedzēju. Pašvaldības finansējums nav nepieciešams, ja vienīgi jums ir kaut kādi pašiem savi blakus darbi, kuriem finansējums nav tā kā definējums kā sistēma to sistēma integrācija. Ok, paldies. Tā, Guntar. Man tomēr nav mazliet skaidrs par kopējo procesu kā tādu. Es saprotu, ka mums ir šie te sadarbības partneri, kuri veiks dažas šīs te savu risinājumu integrācijas ar avisu, kas teorētiski pēc tam tālāk varētu būt replicētas arī uz citām pašvaldībām. Ja? Pieņemsim, ja tur ir ZZDats risinājums, tad tas varētu būt interesants varbūt arī kādai citai pašvaldībai. Tas būs Jelgavas risinājums, varbūt kā cita pašvaldība gribēs Jelgavas risinājumu pie sevis ieviest. Kā viņām tām pārējām pašvaldībām tas viss tagad kā to visu organizēt, jo tas mūžīgais jautājums ir, no kā tad īstenībā sākt un kā to visu procesu virzīt. Jo tur ir daudz visādi tie zemūdens akmeņi, gan par identifikācijas līdzekļiem, gan par nolasītājiem, vēl visādām citām lietām, un galvenais izvēlēties arī šo pašu, vismaz to vienu pakalpojumu, uz kuru tad arī attiecināt šo te avis darbināšanu. Un tas ir tāds kopējs koncepts, vai ir doma arī šī te projekta ietvaros taisīt tādu kā, es nezinu, step by step vai ievadu kursu vai kaut kādas demo versijas vai kaut kāds pasākums, kādā veidā sniegt atbalstu arī tām pašvaldībām, kas nav šīs te integrācijas dalībnieki un kuriem šobrīd ir, mums ir prasība visiem lietot avisu, ja? bet reāli jau neviens īstenībā nezina. Man liekas, es pārspīlēju, varbūt es nezinu, bet kā ir ar šo te procesu? Es pieļauju, ka tie daži pilotu partneri, kuri šo integrāciju būs īstenojuši, varēs rezultātā dalīties ar informāciju, kā tas strādā. Mums ir arī ārpus projekta integrācijas. Es gan neaicināšu šobrīd vēl pašvaldību, kura veic šo integrāciju dalīties, jo viņi vēl ir procesā, viņi nav līdz galam to ieviesuši, bet noteikti, kad arī ārpus projekta šīs integrācijas notiek. Avis pats par sevi jau arī strādā ar vienu klientu Rīgā, jau no 21. gada šķiet. Tur gan tā integrācija ir tāda diezgan minimāla, netiek izmantot dati no avis, kuri tika ielikti avisā pagājušā gadā, noslēdzoties pēdējam avis attīstības projektam. Bet tie gadījumi ir, un ar tiem gadījumiem ir jādalās. Noteikti, ka mums šīs sesijas ir jāturpina, droši vien sadarbībā ar Guntaru ar LPS, un mēs tad organizēsim tādas pieredzes apmaiņas, un ka tie, kuri jau būs pieslēgušies pie avis un varēs padalīties, kā tas strādā, varēs dalīties ar šo informāciju ar citām pašvaldībām. Savukārt komersanti, kuri nodrošina visām pašvaldībām vienādu kaut kādu produktu, pakalpojumu,
varētu arī šo integrāciju ar Avis jau ar saprātīgu izcenojumu piedāvāt, jo tā pirmā integrācija jau būs nosekta no projekta naudām, un tālāk jau tā atkal izmantojamība citās pašvaldībās vairs nemaksā tieši to pašu, ko pirmreizēja integrācija. Jā, vienīgi tas stāsts par to, kad mums šī sistēma ir jāsāk izmantot un arī valsts kontrolas tādi dīvainie uzdotie jautājumi, kāpēc jūs neizmantojat, vēl aizvien šo sistēmu vedina uz to, kad mums būtu kaut kas jādara tai lietas labā, bet šobrīd sanāk, kad mēs vēl gaidām, kamēr būs veiktas šīs te integrācijas. Īstenībā, kad tiks pabeigts šis te projekts līdz tam 26. gadam, un tikai tad, balstoties uz kādu no šiem te ieviestajiem pozitīviem rezultātiem, mēs varam izvērtēt, kuru no tiem risinājumiem, kas ir integrēti, mēs izvēlamies savā pašvaldībā, un tad sākam tās sarunas gan ar komersantiem, gan varbūt arī ar, nezinu, varbūt nevajag tos komersantus, un tad domājam par tām ieviešanas lietām. Ja es te atkal kaut kas sajaucis. Tas laika rāms laikam varētu būt nedaudz īsāks nekā sākt nākamā gadā skatīties, kas ir sanācis. Gan jau, ka šajā gadā arī sanāks tās integrācijas ieviest. Valsts kontrolei visi atbild to, ko viņi atbild. Kādam nebija finansējums, kāds varbūt nezināja. Finansējums šobrīd būs pieejams no projekta. Projekta īstenošana, dāv tagad tikai iegūst šo projektu vienošanos. Mums ātrāk arī viņas nebija. Jā, bet labi, te ir rociņas, paldies. Jā, es varbūt pakomentēšu. Es domāju, ka jā, mēs nevaram gaidīt, ka mēs tur kaut ko tur integrējamies, jo par Avis mēs esam runājuši daudz un dikti īstenībā. Un arī viens ar otru tur esam sazvanījušies, viens otram stāstījuši un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jāsanāk tām pašvaldībām kopā un tiem uzņēmējiem kopā visticamāk mūsu asociācijas ietvaros. Un tad ir jāpasaka, vēlreiz jāiziet cauri, kāda ir tie risinājumi, cik tas maksā, ko tas nozīmē. Salikt tāpat pa plauktiņiem, jo kaut kādi komersanti tagad arī ir parādījušies tomēr. Arī Liepājas, piemēram, sakarā, un viņa integrācijas sakarā ir parādījušies, un ir kaut kādi vairāk risinājumi. Pirms pusotra gada to risinājumu vispār praktiski bija ļoti, ļoti maz. Tagad jau ir daudz, kas vairāk ir parādījies pašvaldībās, un tad viss tas ir jāuzliek uz galdu, un tad pašvaldībai beigās ir jāpieņem lēmumu, kur ceļu viņi iet, jo tie ceļi ir dažādi patiesībā. Rezultāts ir viens, bet ceļi, kā to sasniegt, ir dažādi. Mums nav tur baigi, mēs nevaram neko tur gaidīt un tā. Tāpēc, tās mans pārdomas ir, bet varbūt tur kolēģiem vēl ir citas pārdomas. Es tā tikai vienu lietu redzu fonā, kad runa bija, ka Valentīna jautāja, Avis likumā ir noteikts, ka sistēma ir obligāti sākot no 24. gada 1. novembra, vai tiks grozīts uz 31.05., kur Svetlana saka, nē, likums netiks grozīts, un tad Andris atgādina, ka pagājušā gadā tika solīts no varam puses, ka Avis termiņi tiks pārcelt, bet par to ir aizmirsts. Un tad, Gunturs komentēja, ka Andri, tas ir likuma jautājums, par to lemj Saeima, bet Andrim bija taisnība. Atceries, pagājušā gadā varam pārstāvīt, minēja to, ka obligāti šis termiņš tiks pārcelts. Tāpēc es domāju, ka mēs arī vairākas pašvaldības iegāja tādā ziemas miegā. Bija. Es varu pat pateikt, kas to teica. Bija. Es domāju, ka kolēģi vēl var apstiprināt to, ka tieši mums bija viena saruna ar varam pārstāvi, kuru attiecīgi minēja par to, ka ņemot vērā, ka tur ir tādas lietas, kas nav notikušas un tehniskas problēmas, kuras nav atrisinātas. Tā iemesla dēļ, jo Avis termiņu ieviešana tiks pārcelta, tad to es noteikti atceros. Mums noteikti pat ir ieraksts par to. Tā taisnība ir, bet ja netiek pārcelts, mēs virzamies uz priekšu. Es saprotu, ka sodu sankcijas jau mums šobrīd nekādas nav. Tādā ziņā es tā saprotu, bet mums jāvirzās, kurā gadījumā uz priekšu ir. Labi, varbūt, tas bija īsti mans komentārs. Varbūt es dodu vārdu. Juri, laikam tu? Jā, sveicināt Juris Cērs no pašvaldību. Varbūt varētu iedot kaut kādus dažus piemērus šai sistēmu integrācijām, jo kas te būtiski bieži vien atšķirsies no pašvaldības uz pašvaldību. Vai nevar būt tāda situācija, pieņemsim, kad Smiltene un Cērs scenārijs izrādās, var teikt, 1:1, bet sanāk, ka mēs iepērkam pie 2 dažādiem pasūtītājiem. Līdz ar to neveidojas arī kaut kāds dubultais finansējums?
Es varētu minēt dažus piemērus, bet tie skar arī konkrētus komersantus. Ja mēs aprobežojamies no tā, ka es saukšu vārdā šos komersantus, tad es domāju, ka tie piemēri varētu būt kaut vai ēdināšanas pakalpojums, kuru apmaksu nodrošina Millī sistēma. Millī kā ēdināšanas pakalpojums es nezinu, ko viņš tieši sniedz, viņš ēdina bērnus vai to apmaksu tikai nodrošina, bet tātad Millī integrējās ar Avisu. Viņš māk nolasīt atvieglojumus, ka skolnieks ir maznodrošināts, vai viņš ir no daudz bērnu ģimenes, vai viņš ir invalīds, un tāpēc ir pašvaldība nodefinējusi, ka šiem bērniem ir tāda vai citādāka apjoma atvieglojumi. Pašvaldība kā atvieglojuma devējs nodefinē, katrai savs, protams, ir atvieglojuma apmērs, varbūt kāda dod 100% atlaides bērniem, kāda 50%, kādai tur cits apmērs ir. To nodefinē katra pašvaldība, bet Millī ar savu integrāciju pie Avis visiem veids vienādu integrāciju. Bet, ja Millī vienreiz ir pieintegrējies, viņi jau var tālāk sniegt savu pakalpojumu kā uzķūnētu pakalpojumu. Mums ir integrācija ar Avis, pērciet no mums, jo mūsu konkurentam tur citam, piemēram, nav šī integrācija ar Avis, un tad pašvaldība, rīkojot iepirkumu, var ielikt iekšā nosacījumu, jābūt integrācijai ar Avis ēdināšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, un tad jums kvalificējās tikai tie, kuri ir integrējušies ar Avis. Tas pats arī ar transportu. Jūs varat iepērkot sabiedriskā transporta pakalpojumus, iepirkumos, likt iekšā nosacījumu, ka transporta pakalpojumu sniedzējiem maksāšanas sistēmām jābūt integrētām ar Avis. Un, ja viņi jau projektā būs integrējušies caur vienu pašvaldību un to integrāciju ieguvuši, tad tālāk viņi var veiksmīgi startēt jūsu iepirkumos citās pašvaldībās, un tā integrācija ar Avis jau nāk komplektā. Jā, un tad vēl, Juri, ir tā kā mums un vēl citām pašvaldībām, kuram ir savas tās sistēmas. Mūsu sistēmas, ko mēs esam paši radījuši, un tad mēs viņus, tur visi tie atvieglojumi menedžējās mūsu sistēmās, un mēs viņus gribam sajūgt kopā ar Avisu. Tās ir tās mūsu pašu tad integrācijas. Atbildēju, Juri, uz tavu jautājumu? Jā un nē, bet labi, varbūt vēl pastāpināts jautājums par tiem identifikācijas līdzekļiem. Vai valsts nav domājusi viņus uztaisīt, vienotu? Piemēram, tas jūs minējāt to pašu EID karti. Jā, EID karti ir vienotais līdzeklis. Šobrīd viņš Avisā praktiski nav, bet varam strādā pie MK noteikumu grozījumiem, lai PMLP uz Avisu nodrošinātu EID kartes visām tām personām ar personas kodiem, kuri ir Avisā. Visas šīs personas, kas Avisā jau tagad ir, ja, piemēram, tur ir ielādēti iekšā visi izglītojumiem no EID kartes visiem, bet ja tur ir ielādēti iekšā visi invalīdi, tad visiem invalīdiem tiks paņemtas no PMLP arī EID karšu dati, un tad EID karti ir tas, kas ir tas vienotais identifikācijas līdzeklis. Tad, respektīvi, mums kā pašvaldībai, tad, ja mēs negribam taisīt savas kaut kādas kartes vai, piemēram, tā kā Jelgava caur banku kaut ko vēl darīt, tad mēs, respektīvi, jau varam rēķināties ar to, ka EID būs viens no tiem, kas jau strādās. EID būs, bet tas būs tiem, kuriem ir EID kartes. Tur jāņem vērā, ka skolniekiem līdz attiecīgam gadu vecumam var nebūt kartes. Ja negrib atvieglojumu, tad nav. Ja grib atvieglojumu, tad paņem. Vai ne? Jo valsts jau sen noteica, ka tam jābūt būs obligātam. Varbūt arī tam vecumslieksnim nav jābūt. Labi, paldies, jā. Oskar? Labdien, no Mārupas novada pašvaldības, Oskars Krakts. Es varbūt tās arī īsti līdz galam nesapratu to, ko Juris no Cēsīm uzdevā. Jātājums ir to piemēru komersantu, ko jūs pieminējāt, to Millī piemēru. Kā cits pašvaldības uzzinās, ka kāda no pašvaldībām ir inicējusi un pieprasījuši šo projektu, jo teorētiski mēs esam 43 pašvaldības, 42 varbūt tās nepieprasa, kā viņas varēs pēc tam tajā iepirkumā, kas ir, prasības caur reisu vai kur mēs definējam, ka viņam ir jābūt šim te Avim, jo viņš ir tā kā sasaistīts. Es šobrīd līdz galam to īsti nesaprotu, jo mēs, tas, ko Ilis piedāvāja, ka varbūt mēs sanākam kopā un saprotam, bet tie projekti ir daudz un dažādi. Tas pats, vēl viens komersants ir ZZ Dāts, piemiņemsim.
ir kāda pašvaldība no 43 pašvaldībām, kas realizēs to projektu, bet ir citas pašvaldības, kurām nav pietiekoši kapacitātes vai vēl kaut kādas lietas, kā to uzsākt un darīt, bet mēs jau pat nezināsim, ka tas ir izveidots un izdarīts. Avis portālā ir tirgotāji tiek piereģistrēti. Respektīvi, ja tirgotājs jau ir Avisā piereģistrēts, tad viņam ir potenciāli jau notiek integrācija ar Avisu. Tur nebūs tirgotāji, kuriem nav integrācija ar Avisu. Šeit tiek piereģistrēti tikai tiem, kuriem jau ir integrācija. Labi, bet tajā pašā kontekstā, labi, es par Miliju precīzi nezinu. Tur varbūt tās mēs iepirkuma rezultātā varam ņemt vērā šo te faktu, bet jūs jau arī pareizi minējāt. Ēdinātāju pakalpojumu sniedzējs ir, teiksim, kaut kāds daily vai vēl kaut kas, bet viņi izmanto šo Miliju platformu, caur kuru tiek norēķina veikti, pieņemsim. Bet ZZDats būtībā šos atvieglojumus, kas tiek veidoti nodokļu nekustamā īpašuma apmaksā un tā tālāk, viņi jau šīs te izmaksas tiek sadalītas uz galviņām un ja būtībā uz pašvaldībām. Ja būtībā viena no pašvaldībām pasūta, tad samaksās vairāk un pēc tam pārējām pašvaldībām pieslēgt sarbūs maksas pakalpojums. Šajā gadījumā mums tā kā vajadzētu droši vien redzēt ātrāk un precīzāk un tad vienkārši tajā pašā brīdī pieslēgties un realizēt uz visām pašvaldībām šo pasākumu. Es nezinu šobrīd atbildu šo jautājumu. Mēs varam pierakstīt viņu sev kā jautājumu, kas ir jārisina, jo mums projektā ir arī vēl citas darbības, kā piemēram Avis lietotāju atbalsta un ceļa kartes izstrāde Avis tā kā atvieglotāju ieviešanai, tā ka šis jautājums ir jāņem vienkārši uz analīzi, lai mēs varam pašvaldībām sniegt atbilstoši tad arī atbalstu. Tīri metodisko atbalstu. Vēl viens jautājums. Tagad sanāk tā, ja iedzīvotājs dzīvo Jelgavā, viņam ir kaut kāda atvieglojuma, viņš pārceļās vai deklarējās Cēsīs, viņam atkal pavisam cita identifikācijas lietas, viss atkal pavisam savādāks. Jā. Jā, tāpēc, kad arī tajos Avis datos, kur man viņi te palika, tur ir arī dati par deklarēto adresi. Tā, ka tā var tikt ņemt vērā atvieglojuma noteikšanā, un ja ir tieši atvieglojums paredzēts pašvaldības iedzīvotājiem, tad ir Avis skatās arī deklarēto adresi. Jā, Arni. Jautājums. Ja pašvaldība viens, piemēram, būs jau realizējuši šo te Avis saskarsmi, pieņemsim ar ZZDats komersantu, un pieteiksies uz šo te projektu pašvaldība 2, kur arī gribēs realizēt caur ZZDats. Kā būs no šī te attiecināmo izmaksu viedokļa, vai tas tiks apstiprināts, vai tiks teikt, ka tas jau ir izdarīts, un kā tas būs no projekta puses? Ja vienlaicīgi pieteiksies, tad mēs arī saturiski skatāmies, kas tiek pieteikts, kādu sistēmu grib integrēt. Ja tā ir viena un tā pati, tad noteikti saucam visus uz vienu tikšanos un vienojamies, kura pašvaldība īsteno, bet kura par mazāku samaksu pēc tam atkal izmanto šo pašu risinājumu. Noteikti, ka viena un tā pati integrācija nav dubultā jāmaksā divām pašvaldībām. Tā būtu neliederīga projekta līdzekļu izšķērdēšana. Jo tie risinājumi jau nav tik daudz pēc būtības. Jā. Paldies. Jo pārklāsies, manuprāt, ar garantiju, jo mums taču ir, nezinu, ko tu vairs saintegrēt. Tātad tas būs namējs droši vien, ja, kaut kāds grāvedis, kaut ko iesaistīsies. Mums jau tie komersanti nav tik daudz, līdz ar to tad droši vien mums jātais kaut kādas savstarpējas tās sanāksmes, lai mēs izdomātu tās vadošās idejas. Jā, viņas ir paredzētas kopumā līdz 10. Vairāk arī viņām te projektā nav paredzēts būt. Beigās to visu izmanto 43 pašvaldības, bet tās integrācijas ir kopā 10. Labi, varbūt viņas būs 11, 12, tad mēs grozam projekta rezultātus. Tas ir mūsu atbildībā šeit izgrozīt, bet nav 43 integrācijas paredzēts taisīt projektā.
Ar šie pilotu projekti pašvaldībām jūs nosūtāt 5, ja nemaldos, ja? Jā, mums pieteicās, kā teikt, ministrija uzdodot mums šo projektu īstenot, iedeva jau līdzi arī pašvaldību sarakstiņu, kuras ir aktīvākas un gatavākas integrēties. No ar tām 5 mēs arī esam sākuši jau sazināties. Tā ir Rīga, Liepāja, Jelgava, Siguldas novads un Rezeknes novads. Un, ja nav noslēpums šīm pašvaldībām, tie risinājumi kaut kur Precīzāk definēja tikai Sigulda un Liepāja, un vēl arī Daugavpils paspēja jau atsūtīt ārpus. Viņi jau arī interesējās jau pagājuši, kad mēs teicām, lai atsūta savu tāmi, un ar ko integrēsies arī Daugavpils pilsēta jau nodefinēja. Bet ne ar vienu nekas tālāk nav aizgājis, kā jau Ilzē pirms laicīgi atbildēja uz jautājumu, ka tā kā projekts vēl nav uzsācies, tad mēs arī gatavojāmies šai sanāksmei. Mēs arī esam nodefinējuši, iesūtījuši jums Jelgavu. Jā, jūs arī esat nodefinējuši. Un, ja, piemēram, mūsu redzējums būs līdzīgs, pieņemsim ar Siguldas redzējumu, tad kā tas ies kopā ar šo te realizāciju? Ja mēs, piemēram, arī kā pašvaldība pieteiksim dalību. Satiksimies kopā ar Smiltenes pašvaldību un ar Siguldas pašvaldību un izrunāsim, vai jums ir kaut kāda saskarsmes punkti vai nav, vai jums tās sistēmas ir vienas un tās pašas, un tad kā mēs rīkojamies. Man nav tāda recepte un precedenta. Šis ir nebijis gadījums, ka mums ir jāintegrē AVIS sistēma ar citām sistēmām. Nav man tāda piemēra, ka valstī kaut kas tāds vispār ir noticis. Tāpēc mēs strādāsim gadījumu pēc gadījumu un šos jautājumus atrisināsim. Okay, paldies. Jurim, laikam nākamais un pēc tam Oskars. Jā, jautājums, vai tad, kad jūs apstiprināt to projektu, vai jūs varētu viņai nopublicēt, vai respektīvi kaut kādā vidē mēs varētu pārējās pašvaldības redzēt, lai nav tā, ka mēs strādājam paralēli. Kāds kaut ko ir iesniedzis, bet mēs jau arī darbojamies. Respektīvi, lai mēs jau varētu redzēt, uz ko jau citas pašvaldības iet. Tie, kas iesnieguši. Kādas integrācijas ir pieteiktas, jā? Jā, tie projektiņi, jā, tad kādas tās idejas, lai mēs nedomājam vienu un to pašu. Jā, mēs padomāsim. Vai arī mēs redzam tos partnerus, ar ko jau mēs varētu varbūt jau saslēgties un varbūt piemesties klāt un kaut kāds, kopā varbūt kaut ko ieteikt, pamainīt. Mums jau noteikti būs vēl sanāksmes. Mēs uzturēsim kontaktus ar IKT asociāciju pašvaldību un tas projekts tagad beidzot iesāksies, tad jau tās tikšanās būs regulārākas, lai mēs salāgotos un varētu pārskatīt, kas ko ir pieteicis un kur citas pašvaldības var pieteikties, tā kā gaidīt uz šo rezultātu, lai var viņu atkal izmantot. Tā kā jā, par to mēs padomāsim. Man neliels precizējums. Jautājums ir, vai uz projekta finansējumu pieteikumu var pretendēt tikai viena pašvaldība konkrēti vai, nevis tā kopumā, bet pieņemsim par SOPU, jeb pašvaldību kopums. Sadarbības partneris jau ir viens. Tikai viens. Tātad reāli sanāk, ja SOPAS atvieglojumi ir vajadzīgi 20 pašvaldībām, tad ir viena galvenā, kas šo realizē, un pārējās pēc tam ir atsevišķi piesakās. Nevar būt tāds kopējs pieteikums. Tas, ko arī no Smiltenes minēja, ja ir paralēli 2, tad sanāk, ka tā, kura būs primāra, kas realizē, un pārējās pēc tam par savu atsevišķu finansējumu realizē to. Tā es saprotu, jā? Jā, un droši vien pat stipri mazāku finansējumu, un tādi precedenti jau iepriekš ir bijuši arī iepriekšējos ERAP plānošanas periodos, piemēram, Rīga kā partneris pieteicās uz DA projektiem un notika dažādas integrācijas SOPai ar datiem, tika pieslēgts vida dati, to transporta līdzekļu dati, lada dati, tas viss notika tikai sadarbībā ar Rīgu, bet izmantoja rezultātu visas pašvaldības. Un tāds arī mums bija projektā nosacījums, ka tad, kad, piemēram, Rīga realizēja iepriekšējos projektos tās integrācijas par DA projektu finansējumu sniegto, ka nosacījums bija, ka Rīga nodrošina, ka šīs integrācijas SOPā ir pieejams visām Latvijas pašvaldībām.
Jautājums, vai tagad projekta ietvaros arī būs definēts, kad, respektīvi, ja vieni uztaisa par Eiropas naudu, ka tam komersantam, citai pašvaldībai tas jāizdara, tā ietvaros. Vai es nezinu, vai par kaut kādām izmaksām, kas ir tikai, tieši specifiskas viņai. Tev ir taisnība par tām sistēmām. Piemēram, mūsu sistēma ir taisīta par Eiropas naudu, un, protams, ka es viņu varu nodot tā kā bez atlīdzību, tādā ziņā. Bet ir veidojis kaut kādas izmaksas, ieviešanas izmaksas, par tām tomēr ir jārēķinās. Apmācīt personālus, ieviest, tur pielāgot, vēl kaut kas, kaut kāda pašizmaksa tur tam visam veidojās. Bet tas jau, tad es uzskatu, ka tas jau ir starp pašvaldību vienošanos jau. Tas nav šī projekta vērumā. Jā, es piekritīšu Ilzei. Mēs nevaram nomenedžēt savstarpējo pašvaldību sadarbību, kas ir jau ārpus projekta. Bet jautājums par komersantu, jo komersantam viņš paņem naudu no viena Eiropas naudu, bet no otra pa pilnu programmu paņem pašvaldības naudu. Bet pēc projekta īstenošanas normatīviem aktiem tas rezultāts, kas projektā tiek uztaisīts, viņš ir, kā jau Ilze minēja, viņš ir jānodod citiem bezatlīdzības lietošanā. Tā kā ar to integrācijas moduli var savstarpēji dalīties. Un pat Eiropas projektu īstenošanas normatīvie akti nosaka, ka ir jādalās. Šis nebūs tas variants, kurā mēs to tomēr kontrolēsim saturiski. Šis nevar būt tas variants, kur tiešām vieniem uztaisnāt, atvainojos par 50,000, un tos paši 50 paprasa arī nākamajiem. Tā tas nevar būt. Es saku, tur var būt kaut kādas minimālās pielāgošanas izmaksas, ko es saprotu, tas ir normāli. Tomēr tā atvieglojumi citādi, tur vēl kaut kāda konfigurēšana, tur apmācības un tā, tas ir saprotams. Bet tas nevar būt tā viens pret vienu. Tas neiet tur kritiku. Jā, Valentīna, jautājums tev? Es ļoti tāpat kā Juris šaubos, ka jūsu teiktais par šo te īstenosies un komersants nepaprasīs no pārējām pašvaldības arī finansējumu. Pat cik pirmām kārtām ir tā, ka arī, kā jūs minējat, jāiegūst pamatlīdzeklis, tad jāiegūst programma vai vismaz licence šai programmai, ja? Un tad uz kā pamata mums būs šī programma lietojuma, ja mēs viņu nenopirksim. Visdrīzāk, vismaz mūsu iepriekšējā pieredze ar ZZ datiem, kas mums ir visām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa kaut vai bloks, jā, un tur nebūs variantu, tur mums būs jāmaksā visiem par šo integrāciju. Vienkārši sanāks tā, ka pirmais samaksās vairāk un pārējie mazāku summu, bet pirmais tad dabūs finansējumu no projekta un pārējie maksās no saviem līdzekļiem. Ja es pareizi saprotu kolēģi no kolēģi, tad pamatlīdzekļu tā nosacījums ir tikai un vienīgi šī projekta ietvaros. Visu ieviešanas projekta ietvaros. Tas, kas tur tālāk veidos, tie var būt vienkārši darbi par ieviešanu. Tas nav pēc tam jābūt kā pamatlīdzeklim. Jā, bet kā tad mēs lietosim šo programmu ar kādām tiesībām? Uzturēšanas maksa būs? Jā, uzturēšanas maksa. Visticamāk, integrācijas uzturēšanas maksa. Jā, arī ieviešanas un uzturēšanas integrācijas maksa. Jo mums jau arī izveidosies integrācijas maksa uzturēšanai. Tas arī fakts, tas jau nekur nepazūda. Viena lieta ir ieviest, otra lieta to integrāciju uzturēt un droši vien visticamāk arī pilnveidot, jo mainoties visticamāk kaut kādiem atvieglojumiem, vēl kaut kas arī visticamāk kaut kādas izmaiņas arī būs vajadzīgas. Tas kā jebkurai integrācijas kaut kādai lietai, bet tas nosacījums par pamatlīdzekli, manuprāt, ja es pareizi saprotu, varbūt pakomentēt man, bet tas nosacījums ir tikai un vienīgi šī ietvaros. Jā, tas attiecas uz projektā radīto finansējumu, par to pamatlīdzekli, kur tērēts projekta finansējums. Bet vai nevar tā kā sadalīt šos izdevumus uz visām pašvaldībām, ja, un ar katru pašvaldību par vienu un to pašu risinājumu noslēgt, kā lai saka, par mazāku finansējumu? Jautājums jau ir tāds, joprojām lielākā daļa pašvaldības nav izvēlējušās. Tur nevar pat fiziski sadalīt, ja jūs paši neesat pieņēmuši lēmumu, kuru ceļu jūs ejat. Jo, kā jau minēja kolēģi, tās ir atšķirīgas tās izmaksas gan par integrāciju, un arī atšķirīgs noteikti būs izmaksas pēc tam par uzturēšanu. Viena tur sistēma ir mazs reģistrs, kas atrodas, jo ir maz teiksim, to atvieglojumu, 1, 2, 3 atvieglojums ir, un tas ir kāds mazs reģistrs. Mūsu gadījumā mums ir vesela sistēma, kas to visu darbina, tur ir ļoti daudz dažādu veidu atvieglojumu, ko mēs
10 gadu jau elektroniski uzskaitam, un tad manas sistēmas uzturēšana un integrācija maksā vairāk. Bet, ja jūs neesat izvēlējušies to, tad kā to sadalīt, es pat nestādos priekšā. Nu, es tā godīgi pasaku, es tā vajag nestādos priekšā, bet es saprotu to bāžu. Tā ir jārisina, tas ir jārisina. Mums noteikti par to ir jādomā un jāsaprot, kā mēs to visu varam kontrolēt, un tā, lai tiešām tur neveidojas nekādi dubultiem, lai neveidojas tā, ka prasa par to pašu. Nu, tas ir jādomā. Es saprotu to sāpi, bet vispirms noteikti mums ir pašiem jāsanāk kopā un jāsaprot, kuru ceļu katra pašvaldība izvēlās. Un tad tik no tā var tapt kaut kāds aprēķins un skaidrība, kurš ko par cik, kas maksā. Jūs atbildēja, Valentīna? Nu, pa lielam jā, bet es domāju, ka šī pieredze tomēr mums neiztenosies, jā, un kad līdzīgi kā citām programmām izstrādātais pasaka, ka šī izstrāde maksā 10 000 un sadala uz visām galviņām vienādās daļās. Nu, tas ir mans viedoklis, bet ja tas būs citā pieeja, tad lūdzu labi. Jau nevaru to apgalvot īsti, es vienkārši tā skaļi domāju. Man saka, manā gadījumā man ir diezgan vienkārši, bet es domāju par citām pašvaldībām, saku, mums kaut kā sopa solim jāiet. Es jau nevaru apgalvot, ka tā arī nebūs. To es apgalvot nevaru. Nu, uzņēmējs ir uzņēmējs, tāpēc viņš arī pelna. Nebūsim jau naivi noteikti, vai ne? Bet jā, es apgalvot to nevaru. Jā, Oskar. Man vēl precizējums. Tur bija minēti 10 sistēmu, jā, risinājumi kopējiem ir. Ir 5 pašvaldības - Rēzekne, Jelgava, Liepāja, kas tur vēl bija Rīga, jā. Jautājums, vai pārējām pašvaldībām vispār ir iespēja ielikt to šajā vilcienā, jo varbūt šīs 10 integrācijas jau ir šo 5 pašvaldību redzeslokā. Ir noteikti iespēja, tāpēc, kad, piemēram, Rēzeknes novads ilgi domāja, ko vispār pieslēgt klāt, un vēl nav iesūtījuši savu tāmi, tā ka noteikti gaidām reālu sistēmu integrāciju, tādus pieteikumus, izsūtīsim vēstuli, gaidīsim atbildes, un tad visus kopā arī izskatīsim. Ja būs 10, ļoti labi, ja būs vairāk par 10 un iekļausies projektu finansējumā, vēl jo labāk. Saprot, ka jūs izsūtīsiet vēstuli janvāra mēnesī visām pašvaldībām, ja? Jā. Paldies. Un kurām pašvaldībām tiks dot priekšroka? Tām, kuras ir gatavākas pieslēgties. Mēs aicināsim apliecināt arī gatavību uzsākt integrācijas darbus. Nevis, ka tikai vēl kaut ko domās un pusgadu rakstīs tehniskās specifikācijas, jo projektam tas termiņš diezgan īs beigās sanāca tām, kurām būs augstāka gatavība. Jā, Arni. Jā, vēlreiz. Tad sadarbības partneris var būt viena pašvaldība. Jā. Tad, ja vairākas nevar būt zem viena risinājuma. Bet jūs varat savā starpā vienoties. Pēc tam ar atsevišķu vienošanos savstarpēji vienojieties, ka viena pašvaldība piesakās, jūs tā kā noslēdz tādu pašvaldību konsorciju, un pēc tam īsta rezultāta izmantotāji esat vairāk. Bet komersants, kas to ieviesīs... Tas tad būs viens. Bet izmaksas daļa būs, tad pirmais šis te piegājiens būs no projekta, un tas, kas pārējām būs no pašvaldības finansējuma. Jā. Mēs jau varam savā starpā vienoties, kad ievieš arī man. To pašu, ko ievieš tev, pa to naudu ievieš arī man. Tieši tā, mēs varam paredzēt, Bet tu esi atbildīgs par to. Jā, bet... Tāda pieredze ir bijusi, kad mēs vienojamies par to, ka viens ir galvenais no visiem tiem, apakšpartneriem, kas ir, un viņš to izveicis pie sevis, bet tālāk tās izmaksas par ieviešanu arī ietver īstenībā iekšā. Tur var vienoties, tas ir ļoti smuki, tur var uztaisīt tādu. Jā, Iveta. Es tikai gribēju pakomentēt par to vienošanos, kurai pašvaldībai tad ir tas pamatlīdzeklis, kur integrēt. Tā, kur saņem finansējumu. Bet viņai ir jābūt, tad to pašu integrāciju mēs taisam kā pašvaldību, jo pirms tam jau jābūt pamatlīdzeklim. Nesapratu jautājumu. Egita, tu teici, ka pašvaldības īpašumā ir jābūt pamatlīdzeklim, kuram tiek veikta integrācija. Nē. Uz projektu iesniegšanas brīdi jābūt, vai to pašu var? Nē, nepareizi. Tas, ko jūs uztaisat, to integrāciju, tas ir tas pamatlīdzeklis, kurš pēc tam, tad, kad jūs pabeidzat integrāciju, ir jūsu bilancē pamatlīdzeklis.
Tad jau tas ir vienkāršāk, tad var šo Jā. konsorciju taisīt. Jā, jums šobrīd var nebūt pilnīgi nekas, bet jūs uztaisat kaut kādu integrāciju ar kaut ko, bet tas integrācijas modulis ir jūsu pamatlīdzeklis projekta beigās. Un ar to pēc tam jūs varat arī dalīties ar citām pašvaldībām ar šo pamatlīdzekli, tas ir tas integrāciju nodrošinošais modulis. Un citas pašvaldības var viņu pie sevis atkal izmantot. Jautājums viens, kas ir slidens jautājums, kas man parādījās viena citu projektu ietvaros, iekšlietu ministrijas projektos, kur ir ļoti līdzīgi par Enģu, kur, jā, mēs esam tie, kur realizējam to integrāciju, un pēc tam attiecīgi uz 20 citām pašvaldībām, tā kā nodrošinām šo te integrāciju, bet tur viens jautājums par uzturēšanas pēc tam izmaksām. Ja tas pamatlīdzeklis ir manā pamatlīdzeklī, tad noteikti, uzņēmējs, viņš piestādīs man to rēķinu par integrācijas uzturēšanu, un man tad tālāk jāraksta rēķini citām pašvaldībām. Ja es to pamatlīdzekli pēc tam paņem un skaldu uz citām pašvaldībām, tad katra pašvaldībai atsevišķi varēs piestādīt šo te integrācijas uzturēšanas rēķinu. Tas ir tāds slidens jautājums, ko mēs šobrīd kā karsto kartupeli risinām, jo projekts tas ir viena tā paša, tā projekta nauda tikai, cits projekts, bet īstenībā tas arī ir tāds karstais kartupels, kas šobrīd uz galda man ir. Tā kā tur man atbild tā tieši 100% nav, to noteikti došu ziņu. Es skatos čatā. Daina varbūt iekomentēja, es negribu lasīt to visu. Sveiki, Dainis Dosbergs, Zēzgadāts. Es vienkārši paskaidroju to, par ko jau jūs daudz diskutējāt, par to, ka tieši tā, vismaz arī mēs no savas pozīcijas, visas līdzšinējās integrācijas, kas ir sistēmai taisītas ar dažādiem valsts nozīmes reģistriem, izmaiņas šajās integrācijās, tas princips, kā mēs darbojamies, ir tāds, ka tad ir kaut kādas šīs te, ja tā var izteikties, integrācijas izstrādes izmaksas, un tā kodēšana tieši tā, viņi tiek veikti vienreiz, un viņu, tā kā pašvaldības sedz vienreiz, un tad attiecīgi tā tad ir, vienkārši kā šīs te integrācijas izmaksas, kā tiek sadalītas pa pašvaldībām, tā tad ir tā viena daļa. Bet otra daļa ir katras konkrētās pašvaldības ietvaros, kā notiek šīs konkrētās integrācijas ieviešana un cik prasa tā papildus darbu. Un tas nav, es domāju, kaut kāds Zēzgadāts, unikums, tas ir tieši tāpatās Egīts pieminētais, pieņemsim, Millī droši vien, kas tieši tāpatās, pieņemsim, plānojot šo tādas integrāciju. Viņi skatīsies uz to, cik tad viņiem ir tie potenciālie klienti, kuriem tas šo vajadzēs, un viņi to izstrādes kaut kādu šo izmaksu, viņi kalkulēs pret šo te vienu, respektīvi, kalkulēs vienreiz un attiecinās tad uz tām pašvaldībām, kuras tad attiecīgi šo te veidos. Un droši vien, ka citi komersanti, kas piedāvās kaut kādus šādus te risinājumus, droši vien darbosies līdzīgi. Tā kā, es domāju, ka tur neviens vairāk kārtēji varbūt šīs te vienādās integrācijas, protams, ka neizstrādās. Labi, paldies. Oskar? Jā, man atkal precizējums. Es īsti līdz galam te varbūt tās visus variantus nesaprotu. Minēju to variantu, kad ja mēs uzzinām, ka tas Millī ir izstrādājuši šo te integrāciju un mēs slēdzam ar viņiem līgumu, tad mēs iepirkuma prasībās definējam šo te, ka mums ir vajadzīga integrācija ar AVI. Komersants Zēzgadāts arī šobrīd tiek pārstāvēt šajā pusē. Tad attiecīgi, ja mēs, teiksim, 26. gadā pērkam uzturēšanas pakalpojumus, tad mēs caur EISu definējam, ka mums ir vajadzīgs SOPAI, Nino šis te integrācija, un mēs viņu atsevišķi maz nepērkam. Tad tā es pareizi saprotu varētu būt nevis maksājumi par atsevišķām izstrādēm, ieviešanām. Jā un nē. Atkarīgs droši vien to, kā jūs teiksim, šo te AVIS projektu redzat. Un tas, ko mēs, viens no, teiksim, tiem scenārijiem, ko mēs redzam, kas varētu būt interesants absolūti visām pašvaldībām, ja, protams, sociālajie dienesti to saskata kā vajadzīgu, ka tātad, ja atvieglojumu vienotajā sistēmā tiek reģistrēti tie darījumi, kurus finansē sociālais dienests,
tad sociālā dienestā parasti viņiem ir svarīgi pēc tam aktualizēt informāciju, nevis kā faktu, ka mēs, teiksim, esam kompensējuši brīvpusdienas, teiksim, 10 000 eiro apmērā, bet viņiem ir svarīgi sociālā dienestā pa galviņām uzskaitīt, ka, teiksim, tur janvārī mēs tur Anniņai esam finansējuši, tur, teiksim, 20 eiro brīvpusdienām, Pēterītim 30 eiro un tā tālāk. Un līdz ar to, ja, teiksim, pašvaldības nonāks līdz tam lēmumam, ka viņiem šo informāciju vajag no abas sistēmas ievilkt sopā, tad droši vien, kad vienkārši izdevīgāk pašvaldībām šī projekta ietvaros nodrošināt to, ka arī tātad šī integrācija jau tiek realizēta un tām pašvaldībām, kurām tas ir vajadzīgs, tad no abas tā informācija tiek ievilkta. Jo, jā, es teiktu, ka to ir labāk izdarīt šī projekta ietvaros. Tad, ja es pareizi saprotu, ZZDats risinājumiem, kas būs saistībā ar SOPu, nezinu, citiem nodokļiem, mēs to nevarēsim realizēt caur iepirkumu, tas būs kā atsevišķs piedāvājums, ja, tikai nosacīt nevis uzturēšanas darba ietvaros, bet kā papildus pakalpojums. Jāskatās būs, jā, kā to labāk darīt. Bet nodokļi vispār, kā jau Egita sākumā teica, nodokļi vispār ir out of scope. Pabalsti arī ir out of scope īstenībā, tā kā SOPA ir tāds jautājums. Jo tur varētu runa būt tikai par pakalpojumiem, kur izmanto atvieglojumus. Tas, Iveta, ko es gribu varbūt precizēt, lai mēs precīzi saprotam, es šeit nerunāju par sociālajiem pabalstiem, kā pabalstiem, ko mēs izmaksājam. Es šeit runāju par to, ka sociālais dienests ir kompensējis konkrēta bērna ēdināšanu, un tad faktiski viņš vienkārši dabūna atpakaļ no abas sistēmas savā sistēmā, ka konkrētais bērns ir konkrētu apjomu. Tā kā kompensēts šis te atvieglojums par konkrētu apjomu. Bet tur vēl es gribu piebilst, ka lielajās pašvaldībās šie te atvieglojumi sniedzēji mēdz būt dažādas iestādes. Tas var nebūt sociālais dienests, tas var būt transports, tas var būt izglītības pārvalde, tas var būt kaut kas cits. Un katrā pašvaldībā šī sistēma varētu būt savādāk. Tur arī būs problēma šajos procesos. Sistēma un procesi, jā, tieši tā, tas process var būt savādāk. Procesi katrā pašvaldībā ir savādāk, un katrā pašvaldībā principā gan tirgotājs, gan atvieglojuma devējs var būt cita iestāde. Tā kā, tur ir diezgan sarežģīti. Bet par to, jebkurā gadījumā ir jādomā. Katrai pašvaldībai runājot par AVI būtu savā pusē jāpadomā vai to, kas ir viņas atvieglojumi kopumā, kas ir šo atvieglojumu devējs un kas varbūt ir atvieglojuma tirgotājs vai savādāk. Jo principā līdz šim, manuprāt, ļoti daudzās vietās, vismaz Liepājā, tie atvieglojumi ir saskaldīti pa dažādām iestādēm. Nav tāda viena, kas pārvalda visus atvieglojumus. Jā, Riku Toms raksta, vēl papildināšu, vai nav prātīgi veikt nelielu aptauju IKT asociācijas ietvaros, kur mēs iezīmējam sev nepieciešamās integrācijas, tad arī ministrijā būtu skaidrība, kuras integrācijas būtu viss plašāk pārstāvētas. Jā, es tev piekrītu. Visticamāk, es pagaidām nesaprotu, kā to pareizi noorganizēt, bet noteikti mēs padomāsim arī valdes līmenī, padomāsim, kā to vislabāk aptaujāt un saprast. Un tad arī sapratīsim, droši vien, kā vislabāk to tālāk vadīt to procesu. Skaidrs, ka mums pašiem vien jāorganizē tas darbs būs, ne jau būs tas, kas organizēs mūsu pašu darbu un tā. Tas ir mūsu pašu process, jā. Jā, tā kā ideja ļoti laba, noteikti ņemsim vērā, jā. Tā, Juri? Jā, varbūt, ka no aģentūras puses būtu iespējams iedot kaut kādus piemērus pašvaldībām, kas nav tik dziļi iekšā tajā visā procesā par pilnu komplektu. Respektīvi, ko mēs varam kombinēt, tad iedot kaut kādus piemērus vai iespējamos identifikācijas līdzekļus, nezinu, minējām EID karti, Jelgavai bija bankas kartes, citi pilsētas kartes, citi aplikācijas, vēl kaut ko. Un tad sanāk pa vidu vēl tā atvieglojumu uzskaits reģistrs, ja, tā sistēma, kur mēs visu reģistrējam, varbūt tādas arī kaut kur gatavs. Jelgava minēja, ka viņiem ir sava programma, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, mums cēsīs, tā kā jau minēja, izglītības pārvalde dot kaut kādas atlaides, bet tad vienota reģistra, kopēja reģistra, manuprāt, ka nav. Līdz ar to varbūt jau arī gatavs. Un tad trešā lieta, jā, saliekam tādas komplektiņas, ko pašvaldības var izvēlēties.
Jā, Jo šobrīd mums nav tādas informācijas. Mēs neesam analizējuši pašvaldību ne sistēmas, ne pašvaldību darbu. Tāda resursa mums nav bijis līdz šim, bet mēs plānojam, ka notiks tagad analīzes darbs ārpakalpojumā, lai sagatavotu avis ieviešanas atbalstu un ceļkarti. Tur noteikti šie piemēri tad arī varētu parādīties, kur varētu... Tad faktiski tas, ko tu saki, tā ir tā aptauja, pa lielam. Tad, ja tas ārpakalpojumā jums tas jau ir paredzēts ļoti labi, mēs varētu kooperēties kopā un izveidot. Jā, viņi ies intervēt visus. Jā, tad vismaz tas ir darba uzdevumā paredzēts, ka viņi intervē un tad noteikti intervē kaut kādā kopumā grupās, ne jau tur katru vienu. Ļoti labi, tad arī visu to jautājumu, ko Jūras uzdeva, tad kas ir tas, kas ir jau, kas nav, ko lieto, ko nelieto, vai ir vai nav sistēmas, kāda ir, teiksim, tie gala iekārts, arī tam ir būtiski nozīme, kas ir tie pīkstināmie galā, vai tur nav kaut kāds arī izmaiņas jāveic, vai, integrācijas ar kases aparātiem, vai tur, speciāli tur bankas terminālu jāliek, vai tur kaut kādas QR kodu jāizlīmē. Es tur tā ātri pārskrienu, bet tur jau ir izējot no tā, ko tu izvēlies un kā tu to taisies menedžēt, ja ir arī tās gala iekārtas, tie pīkstināmie ir tie svarīgi. Jā, noteikti. Tas ir viss kopums, jā. Par to nedrīkst tas jau būtu tieši tā, un tur būtu tā lielā pievienotā vērtība, ka pašvaldības tagad saliek plusus mīnus katram pretī un izvēlās to, kas viņam vislabāk dara. Jo pagaidām katram mīcīties un meklēt to savu risinājumu droši vien baigi grūti, ja kāds ir kaut ko izlauzis. Jā, un arī tā izvēloties to ceļu, kā iet, un ar tām gala iekārtām, tur arī veidojas izmaksas kaut kāds kopums, ko šī attiecīgais projekts nesadz. Bet tā būs noteikti projekta budžeta nauda. Un tas nozīmē, ka visam tam, ko mēs aptaujāsim, jāprasa arī nauda. Cik tev izmaksā to savu sistēmu uzturēt, piemēram? Cik tev izmaksā, lai to sistēmu nodot kādam citam? Cik tev izmaksā tās gala iekārtas? Pa ko tu vēl maksā vispār? Šajā atvieglojuma sakarā, menedžmenta sakarā. Teiksim, mēs maksājam tur pirmreizēju karšu izgatavošanu noteiktām grupām. Tas sastāv X summu mums gadā. Kad tiek arī tas finansējums, jo tas jau baigi būtiski, jo tas diezgan daudz ko arī izsveras. Cik to tas maksā ieviest un cik to tas maksā uzturēt beigās. Tā visa infrastruktūra un tā tālāk. Tas jau ir baigi būtiski. Jā, tad varbūt tagad mēs varam darīt tā. Jums jau tas konsultants ir izkonkursēts jau? Nē, viņam bija tagad jāiesniedz piedāvājums šajās dienās. Tad tas nozīmē, ka jums kaut tuvākā laikā būs, un tiklīdz jums tajā tuvākajā laikā ir tas rezultāts, tad varbūt uztaisām atsevišķu sanāksmi, kurā mēs varētu iziet cauri un vienoties par to procesu, kā notiek šī aptaujāšana. Jo mēs ļoti zinām, ka 43 pašvaldes aptaujā tas ir huge, tas ir daudz, un tad kā to procesu labāk norganizēt, un ko mēs varam piepalīdzēt no savas puses, lai to visātrāk tiekam līdz rezultātam. Un tad šis rezultāts kopums būtu tās, ka pašvaldībām būtu kā ceļu karte faktiski, lai izvēlētos, kuru ceļu viņi iet, un tad jau arī baigi smuki parādītos, kas ir tie, ko vajag integrēt, ko vajag darīt un tā tālāk. Tā es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti sveicīgi īstenībā, ka mēs tādā trieciena tempā varētu pieslēgties tieši tam ārpakalpam, kas piepalīdzētu mūsu pašvaldības nointervēt. Jā, labi sarunāts, Ilze. Tas jau izklausās pēc ļoti labi plānu. Tas izklausās pēc tā, ka varētu kontrolēt to visu, jā. Šis ir labi. Tā ir laba ziņa. Tā, kolēģi, varbūt vēl ir kādi jautājumi, precizējumi? Tad vienojamies tā. Tās pašvaldības, tātad, kuras iepriekšējā gadā jau sūtīja, tās precizē vēlreiz tās izmaksas iesūta. Tālāk mēs gaidām rezultātu tātad par šo konsultantu piesaisti. Tiklīdz ir konsultantu piesaists uzrīkojuma sanāksme, kurā saprotam, kāds ir tas process, kā tiekam visātrāk līdz tam rezultātam, un tāda atspoguļojam šos soļus ik pa brīdim, cik tālu mēs esam. Tā mēs paliekam, ja? Un tad mēs informējam, saucam atkal sanāksmi, informējam pašvaldības, rādam rezultātus, lai pašvaldības var pieņemt attiecīgo lēmumu. Tās pašvaldības, kuras ir visgatavākas pēc vēstules no attiecīgi no projekta realizācijas puses, sniedz attiecīgās atbildes. Ja saprotu, ka janvāra mēnesī tad būs šī vēstule visām pašvaldībām. Jā. Ok. Labi, tad es saku, Egita, tev liels paldies. Un arī pārējiem kolēģiem par iesaisti. Un ja kādi jautājumi, tad prezentāciju izsūtīs. Droši vien Gunta palūkšu tev izsūtīt visai mūsu grupai.